Labdien, mīļie skatītāji! Priecājos jūs atkal redzēt. Šodien parunāsim par tādu pavisam vienkāršu lietu par saunu. Kurš gan to nepazīst? Es nerunāšu par saunu guru dažādiem piedāvājumiem un spriedelējumiem. Es runāšu par visvienkāršāko, visprimitīvāko saunu. Kopš seniem laikiem saunai piemitā tāds maģisks spēks, kas attīra mūsu negatīvās enerģijas, un faktiski katram latvietim mājās bija sauna, pirts, kam melnā, kam baltā, kā nu kuram. Un saunā vai pirtī cilvēki gāja vismaz reizi nedēļā. Somi, piemēram, saka, ja sauna nepalīdz, tad ir laiks mirt. Tāpēc pie somiem sauna faktiski ir katrā mājā un pat katrā dzīvoklī. Saunas var būt dažādas, gan melnās, gan gaišās, bet pamatā iekšā vienmēr ir vai nu apse vai melnauksnis. Kāpēc šie divi koki? Tie ļoti labi iedaras saunā un atsūt visas, attīra visas mūsu negatīvās enerģijas, ko mēs esam iegūši. Uz saunu jāiet labā noskaņojumā un nevajag tēlot, ka es tagad daudz varu. Ir tāds zelta izteiciens visu darīt pašsajūtas atļautajās robežās. Tas attiecas arī uz saunu. Saunas ir dažādas, gan plus 35 grādi, plus 40, plus 50, plus 60, plus 80, un viss atkarīgs, vai mēs varam to īsto temperatūru uzstādīt, un tad mēs pielāgojamies tam, kā mēs jūtamies, vai ar kaut ko mēs slimojam, vai esam pilnīgi veseli, pie tā, uz kādu saunu mēs iesim, ja, protams, to var izvēlēties. Nevajadzētu laist vienus uz saunu, bērnus, mazus un arī drusku lielākus, kā arī vecus cilvēkus, lai nenotiktu nelaime. Tas ir svarīgi. Tas vēl ko prasa cilvēki. Vai drīkst, piemēram, ar onkoloģisko slimību iet uz saunu? Vai nedrīkst? Kāpēc nedrīkst? Drīkst, bet neiet uz karstu saunu. Jūs taču varat izvēlēties plus 40, plus 50 grādi, vienkārši pasildīties un pēc tam patīkami nomazgāties. Kas vēl ir raksturīgi saunai? Saunā mēs varam brīnišķīgi norūdīties. Neko citu neizmantojot, nekādas smaržas vai vēl kaut ko. Nomazgājoties pietiekoši siltā saunā, mēs aplējamies kaut vai turpat vai blakus telpā ar spaini parasta augsta ūdens. Tas ir diezgan tā šermulīgi sākumā, bet, ja pie tā pierod, tad organismam ļoti tas patīk un uzlabojas mūsu imūnā sistēma, mēs kļūstam možāki. Vēl ir jautājums alkohols un sauna. Jā, bieži vien saka, oi, es tur aludiņu drusku iedzeru vēl kaut ko, man no rīta ir slikti. Protams, ir slikti. Ja mēs ejam, pakaifot vienkārši uz saunu, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Bet ja mēs ejam, lai uzlabotu savu veselību, tad alkohola lietošana nav ieteicama. Ja jūs, piemēram, šodien lietojat alkoholu, rītdien jums jau noteikti būs paaugstināts asinsspiediens, iespējams sāpes sirdī. Tas vienkārši tā būs, jo tā tam ir jābūt pēc fizioloģijas, kad izvadās alkohols ārā. Bet mēs pēc saunas gribam vienkārši relaksēties. Vēl gribu parunāt par vienu aktuālu jautājumu. Bieži vien pēc saunas rodas sirds ritma traucējumi, vājumi, reiboņi, gīboņi un tā tālāk. Tas attiecas arī uz resniem cilvēkiem, kuriem bieži vien ir slikti un viņi baidās iet uz saunu. Šiem cilvēkiem es ieteiktu pirmām kārtām neizvēlēties karstu saunu, otrkārt, pirms iešanas uz saunu noteikti pietiekoši daudz lietot tīra ūdens šķidrums. Ko nozīmē pietiekoši daudz? Tas ir vairāk kā 1 litrs. Kāpēc? Tāpēc, ka saunā jūs noteikti izsvīdīsiet un organisms zaudēs pietiekoši daudz ūdens, un ja mūsu organisms nav pārāk vesels, viņā rodas veselības traucējumi. Jā, vēl ko es aizmirsu pateikt. Ja jūs pats kurinat ar malku vai nedodies ar akmeņoglēm savu pirtiņu,
tad neaizmirstiet ļoti labi izvākt kurtuvi, izveidināt pirti, jo var būt tvana gāze. Tvana gāze nesmaržo ne pēc kā, bet mēs vienkārši varam labākajā gadījumā noģībt. Tāpēc arī šeit esiet uzmanīgi. Un tad, kad jūs dodaties no pirts uz mājām, parasti latviešiem reti, kur ir pirtis mājās, parasti drošības apsvērumu dēļ pirts atrodas vismaz 100 metrus no mājas. Tā bija agrāk, jo pirti kurināja ar malku un pirts varēja aizdegties. Palīdziet tiem, kam ir grūti paiet. Jauki pavadījuši laiku pirtī, lēnītiņām, rociņu pie rociņas ejiet mājās, lai jums sauna uzlabo veselību. Vai ir tādi gadījumi, ka sauna darbojas kā zāles? Jā, tādi gadījumi ir. Ja jūs esat nostrādājuši smagu fizisku darbu, vai ļoti nosportojuši, vai kaut kādā veidā citādi noslogojuši savu muguru, un jums liekas, tūlīt sasāps mugura, ko lai dara? Ejiet uz saunu pirmajā dienā, izkarsējieties un būs labi.